Sākam. Tātad šodien aktuālā tēma nodarbībās. Augstas un pasaulē pazīstamas kundzes vizīte Latvijā. Pārbaudīju, vai tiešām tā ir, vai tiešām dzimšanas diena pareiza. Un lūk, kas interesanti. Dzimšanas diena pareizā. Ursulas pārvaldītājs Agares, otrais ģēnijs un pats interesantākais, kad viņas vīram arī ģēnijs pārvaldītājs ir Agares. Tas ir ļoti interesanti, kad divu cilvēku dzimšanas ģēniji sakrīt. Praktiski viņi darbojas, varētu teikt, savstarpējā sasaistē pie vienu uzdevumu. Pilda vienu misiju. Tagad apskatīsimies, kāda šai misijai saistība ar Latviju. Ja mēs, piemēram, skatāmies, kad kas ieslēdz, kurš ar kuru apprecējās, kurš šeit ir noteicošais, kurš ir pievienotais šīs attiecībās. Skatīsimies. Ursula ir 31. vārti. 31. vārti. Tad tas nozīmē, kad 31. dzīves gads, kad ritēja, tad praktiski viņa aktivizējās, aktualizējās viņas darbība un lūzuma etaps, aktivizējās, varētu teikt, ne viņas darbība, aktivizējās tas spēks, kas caur viņu darbojas. Un kā šis spēks aktivizējas? 31. vārtos viņa atver sava partnera diapazonā Oze, kas saistīts ar zīmogu Lucifers, 12 imiši. Tad attiecības jau zināmā mērā nolemtas ir. Un tagad skatāmies, internetā var atrast, kad Heiko kungs ir dzimis 55. gadā un 86. gadā viņi izveidoja oficiālas attiecības. Tad 55 plus 31 ir 86, lūdzu. Šeit Oze, Lucifers. Kādu aspektu, kā saka, atver šī te savienība? Vīrieti atver Lucifera aspektu. Tas ir apmēram tā, kā saka, viņš pieslēdzas attiecīgām enerģijām, viņš iegūst iespēju manipulēt. Viņš iegūst iespēju manipulēt ar cilvēkiem, ar lietām. Savukārt, kundze sasniedz jaunu attīstības līmeni, kurš izpaudīsies, pilnībā sāks izpausties tad, kad viņai būs 48 gadi. Varētu teikt, iniciācija. Pirmkārt atver sievietes virsotni. 9. atslēga ir sievietes virsotne, jebkurai sievietei, un šeit šī sievietes virsotne tiek atvērta. Salevs atrodas šeit. Tiek atvērts salevs, viņš ir 9 kavaks sievietes virsotnē, bet apsieties ar kādu zīmogu, viņš saistīts ar zīmogu nāve. Tātad zīmogs nāve, tas ir arī transformācija. Palikšu, kā saka, lielāk, šeit zīmogs nāve ir arī transformācija. Un šī transformācija pilnībā sāk realizēties 48, tad, kad iet 48. dzīves gads. Tagad paņemam 58, pie 58 pieskaitam 50, sanāk 2008, sanāk 2006. Vai tad tas nav tas gads, kad paplašinājās Eiropas Savienība, kad Latvija tika pieņemta Eiropas Savienības sastāvā? Dotajā brīdī iet 66. Dzīves gads Ursulai. Un 66. dzīves gads ir ļoti, praktiski dotajā momentā,
Šim te pārim, kuri atrodas zem konkrētu spēku pakļautības, konkrētais spēks, kuru viņu pārstāv, ir Agares. Agares atrodas uz 9 ecnab tagad, un šinī te vilni uz 9 atrodas. Tad vadītāji, pat cik 9 ir sievietes virsotne, vadītāja noteicēja dotajā momentā ir Ursula. Un viņas vīrs var tikai izpildīt, kā saka, rīkojumus, teiksim, kaut ko ieteikt, izpildīt rīkojumus. Un dotajā momentā ir tās lielās pārmaiņas ieslēdzas viens kaban un feneks. Feneks change wheel, viss griežās pa 180 grādiem, var griezties apkārt. Jo pirmā atslēga sākas jauns 13 gadu nogrieznis, un viss var griezties apkārt pa 180 grādiem. Un feneks, tas ir zināmā mērā saistīts ar demonu Fēniksu. Kaut arī es vēlreiz saku, priekš kāda cilvēka šie 72 darbojas kā eņģeļi, priekš kāda kā demoni. Tad redziet, kādi spēki šeit ir iesaistīti. Apstīsimies vizīti šodien. Vizītes diena, visi tik daudz ko runā, kad ieskatījušies tur acīs, kad ir paskatījušies ārprāts demoniska būtība. Katrs šeit pilda savus uzdevumus. Es šeit nevienu netiesāju, es izskaidroju. Un arī jums var nepatikt kāds, kā saka, cilvēks. Jūs varat jebkā attiekties, bet pret reāli krutu pretinieku šeit ir kruta madāma, reāli. Nu, ja mēs ņemam, kad šahs ar justice, karmas, zināmā veidā karmas mandāts, šahs ar justice piedalīties pie jaunās pasaules kārtības veidošanas. Šahs justice atrodas viens eb. Tad performance, perfokarte, Viļņa perfokarte nozīmē ko? Viļņa perfokarte nozīmē enerģija, kas cilvēku pārveidošanas enerģija. Cilvēki iet uz transformāciju, uz kan. Tātad, dotajā momentā ciklā kundze nolasa Vorut. Jā, protams, daudz braukā pa pasauli, un Latvija nav vienīgā vieta, kur ir vizīte, kur ir kaut kas svarīgs. Svarīgākās vizītes būs tieši kan vilnī. Kan vilnī svarīgākās vizītes būs un svarīgākie braucieni, bet tas nenozīmē, ka Latvija ir nenozīmīga. Kan vilnis būs nozīmīgāks, un kan vilnis mums sāksies pāršķiram šeit drusciņ vēlāk. Tagad ir čuven vilnis, kan vilnis būs nākamais. Lūk, šeit būs nozīmīgākās vizītes un nozīmīgākie notikumi. Tātad praktiski šīs te dienas aprīļa beigas, cik es redzu, iespējams pasaulē gaidāmā vektora pagriešanās, teiksim tā. Jo pasaules attīstības vektoru Eiropas komisāru priekšstādātāji, protams, ietekmē. Un tātad redziet, sekas atver 29. vārti, kad verās vaļā. Un šinī vilnī, kas aprīļa beigās sākas, un mēs sāksim sajust šīs vizītes sekas pēc 26. aprīļa. Jautājums ir tāds, kad ko tad ver vaļā, kā saka, šī te diena? Kaut arī atklāti sakot, man šķiet, ka nopietnākās tikšanās Ursulai jau bija vakar. Pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka skatieties, cik interesanti. Es pārēju uz Latvijas karti. Redziet, Latvijas kartē iepriekšējā vizīte bija. Šī ir iepriekšējā vizīte, kas bija universitātes tur kaut kāda iesveitīšana, atklāšana, iniciācija. 28. novembrī 2001. gada Kariņš bija prezidents. Redziet, šeit viss Kariņa vilnī notiek. Kariņš atrodas imperatorā, 28. Berit, viņš atrodas imperatorā.
Un Ursulas vizīte, viņa praktiski visa šeit iet cauri Kariņa vilni. Un šīs te ir Latvijas vilnis. Es pēc tam paskaidrošu, kas ar Latvijas perfokarti ir interesanti. Tātad viss šeit iet cauri Kariņa vilni. Un praktiski, ja dotajā momentā, skatieties dotajā momentā, tagadējais prezidents, pilnībā neko, saprotiet, nenozīmē spēlē, pilnībā neko. Pie viņa augstā viešņa vēršas tikai kā 22. dvēseles mājiņa, ne Čenžila, nekas netiek respektēt. 22. dvēseles mājiņa, pie viņa vēršās caur 10 maņi, kā pie prezidenta lomas izpildītāja. Tātad priekš kundzes nekāds prezidents un noteicējs viņš nav, un pie viņa vēršās vienkārši 10 maņi, vara, saprotiet, kā pie lomas izpildītāja. Kurš ielikts kaut kādā vietā, pilda lomu ielikts. Lūkam. Viņam var pavēstīt, lai gatavojas, ka nopietnas pārmaiņas būs, teiksim tā, šeit Lucifers. Redziet, pie viņa vēršās caur Luciferu un apgriezt to Ahavu. Varēja pavēstīt, ka nepatīkamus jaunumus, kā saka, kad kaut kas ļoti strauji mainās un jābūt gatavam jebkam. Tā kā es domāju, kad Edgara Rinkēviča kungs šī vilnī nolasot pakārto, pakārtais Hangedman ir diezgan nepatīkams arkāns nolasot pakārto un kabana enerģiju, kad praktiski tā situācija viņa, viņa paliek interesanta. Īpaši iepriecināts nav par šo vizīti. Pats Edgara Rinkēviča kungs, viņam ir kabana 24, Hangedman 24 nav, kabana nav, Hangedman nav pakārtais. Tāpēc, kad benefaktorā ir nāve Ursulai. Benefaktorā ir nāve un ecnab. Gandrīz kā, ziniet, ecnab enerģija un nāve benefaktorā, tas ir gandrīz kā cilvēkā dzīvo, tā tur dāma, kas ar izskapti. Kruta, blina. Un tā tad nekāda ietekmēt, neko pateikt, vispār mūsu prezidents pat nevar, viņš tā. Buratino. Oi, atvainojiet, man jāpasaka, lai pazvana vēlāk. Pārzvaniet lūdzu vēlāk, jā. Tātad šeit svarīgs ieraksts iet, un man vienmēr, kā saka, traucē. Man uzreiz jāpasaka ir, mani dārģie, kad es šo te ierakstu veidoju. Es viņu taisījos izveidot ātrāk šo stāstu, kur pastāstīt, kas notiek ar Latviju, kas notiek ar cilvēkiem. Bet iedomājieties, ka es visu izveidoju, pēkšņi kaut kas uznācējis aizmigu. Praktiski atrubījos uz 4 stundām, 3 vai 4, es pulkstenī, vienkārši tā kā atslēdza, tā kā šie spēki darbojas. Es saprotu, nopietni spēki, jā, nopietni. Un šeit iepriekšējo situāciju, kas skatāties, vizīte dienā, Naberus diena vizīte Latvijā. Latvijai ko atver? Boeru ar brūkošo torni. Kā tas boers izskatīsies? Praktiski tas, kad īstenībā Latvija brūks, bet izskatīsies kā ekonomiski augšupē, ja mēs rulējam. Naudas ir tik daudz kā nekāda 4 oku čariot. Tas ir tā kā uz āru izskatās, tas ir tas, kā patiesībā notiek. Tā bija pirmā vizīte. Boers iet caur 10. vārtiem un ieslēdzam dūzijas ar magicenu. Tas ir apmēram tā, Latvija ir paredzēta, kā saka, konkrētam mērķim, uz kuru tā tiek vēsta men pasauli, tas ir kopējs mērķis. Teiksim, kā svarīgs posms tādā vienotajā pasaulē, ko viņi taisa. Un tagad skatāmies vispār, ko Latvijas kartē atver vaļā, Latvijas kartē kādas enerģijas atver Ursulas kundze tieši Latvijai. Protams, tā pirmā vizīte bija Forneus Lovers, tāda it kā izskatās, ka dod iespēju izvēlēties, bet ja šeit Forneus ir, ar luciferiāņiem, Latvijā ir cilvēki, kas konkrēti kalpo Luciferam, un ar šiem cilvēkiem arī kundzei bija jātiekās. Jo šeit Latvijā ieslēgtas ir Lucifers, pati viņa nostājas, iedomājieties šī vizītē. Viņa nolasa Forneusu un Lovers, un tad viņa satiekās ar Latvijā. Redziet, Forneus šeit un šeit Forneus. Viņa satiekās Latvijas perfokartē ar cilvēkiem, kas
ir reāli zem 15 arkānu, teikšu tā. Un pašai viņai ir pilnvara šiem cilvēkiem nodot rīkojumus, jo viņa nostājas šaha pozīcijā. Šahs ir viņas cikla priekšsēdētājs. Tas ir slēptais pārvaldnieks, noteicējs, varētu teikt, pār visu dzimšanas ciklu šahs ir. Viņa nostājas šaha pozīcijā, 12 kandi. Un izmanto enerģiju džadgementu, augšām celšanās. Tas ir praktiski, viņa atbrauc džadgementu un pasaka, kad viss ir pierakstīts, viss ir izskaitīts, un ja kaut kas, visi šie slepenie dokumenti, visas šīs nejaucības, kuras ir sastrādātas, nāks gaismā. Mazākā nepaklausība un viss nāk gaismā. Jā, un, protams, izskatās, ka tā saruna enerģijā Forneus tā, kur tā saruna ir novedusi 30. vārti, lūdzu Eligors, World, pasaule ir ieslēgta tādā lielajā kongresā, redziet, tās sarunas, tās vizītes noslēgums, ka pasaule 7 meni ir ieslēgta Eligors lielajā kustībā. Tālāk skatāmies, kur Eligors noved. Eligors noved pie Andromaliusa, 5 ahau pie Andromaliusa, normāli, tas arī, kā saka, interesanti. Tad ir tomēr izvēles iespējas, ja tālākā kustība ir lovers, tad izvēles iespējas, uz kuru pusi virzīties, Latvijai smalkajā plānā paliek. Bet, kas šeit ir interesanti? Tad Latvijas kartē. Protams, iepriekšējā tāda vizītes diena atver melno caurumu 12 kīp Beliālu. Jūs saprotiet, kādas enerģijas tikšanās dienā no viešņas diapazona iet ārā Beliāls, kas vienreizēji, kā saka, kruts ir, un kruts čuvaks, karalis, un viņš atrodas melnajā caurumā ar milzīgu enerģiju apveltīts. Un šeit ir World diena, redziet, World pasauli, Naberus tiek ieslēgts. Un šeit arī, kā jūs redzējāt, tanī pašā līmenī tiek palaista caur Eligoru enerģija World. Tātad viss vizīte ieplānota. Šeit tiek tā enerģija palaista. Redziet, kā visi viņi spēlē. Kas ir šeit ir diena, materializācija. Tā šeit tiek, ko es teicu, 7 meni tiek palaista. Eligora enerģija un Eligors nes to pašu zīmogu. Tātad automātiski, teiksim tā, šīs te sadarbības iemesli mums, kā saka, jāmeklē. Labi, Latvijai ver vaļā, kā saka, es saprotu, ka Latvija ir izvēlējušies par mītnes zemi, ja šeit lainas vizītes tik daudz, jo Latvijai ver vaļā Zepāru ar 8 kibu un maga zīmogu. Un tas nozīmē, ka Latvija iespējams ir izvēlēta par mītnes zemi, tikai no bauriem jātīra teritorija, izvēlēta par mītnes zemi kaut kādai sabiedrībai, kas iedomājas sevi par eliti, par augstāko sabiedrību. Un tāda procesi, ko ieslēdz, es jau skatījos, procesi, ko ieslēdz. 16. Zepārs iet caur Bailu. Bailes ir pirmais. Un viņš atrodas čariotā, uzvaras ratos Latvijai, 6 īmiši. Saprotiet, praktiski jaunā Jeruzaleme tiek veidota Ukrainā. Kas tiek veidota Latvijā? Jaunais Reiks tiek veidots Latvijā, un tāpēc ar ieliku, vai Latvijā tiek veidots jaunais Reiks. Un tie noslēpumi pamazām peld ārā. Jo apskatieties, cik interesanti. Divi cilvēki. Von Leyen darbojas pārī, ļoti saskaņoti. Un tagad apskatieties. Latvijas rašanās iemesls. Tas ir Latvijas rašanās iemesls. Kāpēc Latvijas republika radās? Tur 4. maijā 90. gadā. Mums jāskatās, kur Berits atrodas Latvijai. Berits. Latvijas rašanās 7 lama. Tāpēc, ka notika naudas un pasaules pārdalīšana, lielās transformācijas notika. Naudas turētāji pārdalīja pasauli, transformācija, Berit. Starp citu, Kariņš arī bija Berit 28. Un ko viņš Latvijas perfokartē nozīmē, mēs varam apskatīties, kādu zīmogu viņš nes.
Berits nes zīmogu nāvi 13. arkānu. Tātad praktiski pat tiem laikiem, kad Krišjānis bija premjerministrs, arkāns nāve darbojas uz pilnu jaudu. Pie tam viņš nebija nobīdāms, jo Berits atrodas 7. atslēgā Lamat, un viņu aizsargā spēki, kuriem ir nauda un svars. Tad redziet iemeslu. Un uz kurien tas tālāk virzās? Skatieties, 13. belets, caur ko iet ārā. 13. belets iet ārā caur sīru, caur enerģiju, 3 ecnabi. 3 ecnabi, iegaumējiet enerģiju, 3 ecnabi, redzējāt? Pārbīdam karti tālāk un apskatāmies. Von Lajena kungam ir enerģija 3 ecnabi. Tad saprotiet, kā šeit viss saistīts. Von Lajena kungam enerģija 3 ecnabi. Cik interesanti. Bet mēs pie šīs dienas vizītes vēl pakavēsimies, bet apsīsimies iepriekšējo vizīti un saistību ar Latviju. Protams, viss iet savu premjerministra vilni, tā laika premjerministra, jo 21. gada nogalē viņš bija tas, kurš deva rīkojumus un viss bija kas slikti. Tad apskatīsimies Naberus diena. Ko ieslēdz šeit Naberus diena? Naberus ir saistīts ar Mūnu. Īstie plāni, kāpēc ieradās viens, ko rakstīja avīzes, bet īstos plānus Ursula nepateica. Naberus īstie plāni ir saistīti ar viens kan, un viņi ir paslēpti no ārējās sabiedrības. Tā ir slēptās varas plāni šeit bija. Slēptās varas plāni. Kā izpaužas šīs te vizītes sekas, Voru 24. Protams, uz katra iedzīvotāja materiālo labklājību viņas izpaužas 4 akbalu. Praktiski ir vēl tas, kad šīs te vizītes sekas izpaužas uz katra, un tika runāts arī par Tanī laikā tika runāts arī par Trumpu šeit Latvijā, jo ir spēki, kas atbalsta Trumpu. Trumps ir 4 akbalu. Tika arī par Trumpu runāts. Lūk, 11 men pārmaiņu ratu Amdūziesu ieslēdz. Amdūzies ir tāds ģēnijs, kā apokalipses jātnieks, neskatās ne uz ko. Lajena ieslēdz 24. vārtos Naberus iet caur Amdūziesu. Un skatāmies, kā saka tālāk, ko Latvijas tanī laikā, kas viņai ieslēdzas Latvijai. Tieši dienu tieši palaiž Naberus. Es saprotu, šeit Boiru palaiž ar torni. Pats Naberus atrodas vientuļniekā ar 3 skan praktiski. Vientuļnieks 3 skan tiek aizliegtas, kā saka, darbības, biznesa iespējas kaut kādas attīstīt šeit. Bet pats galvenais, šī ciklā Latvija nolasa Ronove, Empress. Ar 8 maņi kloma, Empress, imperatoriene, ar tādu tikās. Un tātad, ko tas nozīmē Latvijai tā pirmā tikšanās? 27 Ronove maņi pakārtais. Pirmā tikšanās nozīmē, ka praktiski Latvijai gandrīz vai ir jābūt pašam sev ienaidniekam. Un viņa atrodas izvēlēta tāda upura loma, ir pakārtais. Pretī, kas viņu tur noliek? Konkrēts egregors noliek uz 6 maņiku. Tas ir jārada 6 maņiku, vēl jārada iekšējā spriedze. Maņika ir par pretestību. Ka Latvijai jānonāk pakārtā lomā ar to, ka it kā viņi gatavotos kārām, kad iekšējā spriedze jārada. Saprotiet? Un tas Ronove atrodas 42. vārtos. Tagad skatieties. Ronoves pārvaldnieks ir 42. Un šinīte ciklā Ursula nolasa un izmanto 42. Iegaumiet 42. vepāru. Ar enerģiju kimi. Pasaules transformācija. Kimi ir formas nomaiņa, zīmogs ir pasaule. Tad pasaulē formu grib nomainīt šī te perfokartē laika. Mēs pašlaik atrodamies perfokartes 18. dienā, 19. drīz iestāsies. Grib pasaules formu nomainīt, nopietni notikumi, kā Vilnī būs. Bet braucam, kā saka, atpakaļ.
Kur ir Latvijas karte mums redzam? Tad Latvijas kartē. Latvijas kartē 27. Ronove atrodas šeit uz pakārtā. Un skatieties, kundze, kurai pārvaldnieks Agares ir, viņai kāds zīmogs stārs. Kas Latviju noliek šeit pakārtā lomā? Kāds zīmogs šeit pretī Fokolors stārs 9 imiši? Es saprotu, ka visi nesaprot, bet priekš tiem, kas saprot, kā tas darbojas, ārkārtīgi vērtīga informācija. Tāpēc man jāstāsta līdz galveniem secinājumiem, mēs vēl nonāksim. Un tad skatieties. Šajā vizītē tad bija ļoti svarīgi šajā laikā, kad praktiski bija pirmā vizīte, Ursula vienkārši bija reāli, saprotiet, varētu teikt, karaļa lomā. Daudz ko noteica pasaulē, rulēja. Jo redziet, Forneus, ko viņa nolasa, iziet caur pirmajiem vārtiem, kuru pārvaldnieks ir Bailes. Šeit Forneus iziet caur Astarotu, caur 10 vārtiem. Redziet, Forneus iet caur 30 vārtiem, ieslēdz Hierofantu, kas ir skolotājs, kas māca citus, kā dzīvot. 10. atslēgā vara, muļu pārvalda Ameriku enerģiju. Pilnībā viss ir noķerts. Automātiski Latviju ieslēdz šī tīklā, jo redziet, un šeit ieslēdz 30. vārtos Latvijai World. Latvija tiek ieslēgta pasaules plānos kā valsts. Jo tikšanās diena ir World, kad, universitātē tika kaut kas atklāts, iesvētīts, saprotiet. Un šeit ir interesanti vēl kas, kad Latvijas vārti 28. atver Ursulai ģēniju Dantalions. Dvēselīti atver, bet tā, saprotiet, temperants ir mērenība, dvēselīti, tā kā atklāti sakot, atombumbu mums virsū nemetīs. Mērenība atver Dantalions. Un Dantalions iet uz 71. vārtiem, un šeit ir vepārs ar Luciferu. Ievērojiet, vepārs ar Luciferu. Tas bija tanī ciklā 21. gada nogalē, novembrī. Šeit atver vepāru ar Luciferu. Tad praktiski Latvija, mērenība, saprotiet, temperants. Kundzei patīk Latvija kā vieta, kā zeme. Un praktiski, protams, luciferāniski plāni ir, kā šo zemi, kā saka, izmantota 6. atslēgā, kā radīt pretestību viņas attīstībai, izmantot savās interesēs. Lūk. Un tagad apskatieties, vepārs. Kāpēc šī ir nozīmīga vizīte? Tāpēc, ka šajā vizītē vepārs atkal aktualizējās, viņa nolasa šī ģēniju perfokartē, viņa nolasa vepāru. Un atkal aktualizējas šī tēma, darbība, ko mēs neredzam. 6. atslēgā vepārs ar 6. atslēgu un ar zīmogu Lucifers. Lūk. Paši spriediet, bet redziet, kā viss sakrīt. Bet galvenais, ko es gribēju līdz jums aiznest, ir tas, ka tomēr Latvijas karte ir precīza. Šī Latvijas karte, kur es tagad izmantoju, perfokarte, kur astroloģija, baigi labi uzrādās un visi astroloģi domā ar lielo trinu. Latvijai jābūt bagātai zemē, lielais trins starp Mežāsi, Vērsi un Jaunavu. Latvijai vienkārši super kā valstī jābūt. Gandrīz kā otrajai Šveicei. Ir Latvija tāda, izrādās, ka Latvija tiešām ir otrā Šveice, bet ne priekš mums. Latvijas valsts nav uzcelta priekš mums, viņa priekš kādas ļaužu grupas ir kā tā otrā Šveice. Bet tauta tanī otrajā Šveicē nedzīvo.
Latvijas valsts, kas skaitās kā Latvijas valsts, tika dibināta un uzcelta, viņa nav priekš Latvijas cilvēkiem. Viņa ir priekš konkrētas grupas, tā otrā Šveice. Nu, jūs paši saprotiet, ka šeit kundze, kurai patīk atbraukt uz Latviju un tikties šeit ar attiecīgi iniciētajiem, viņa praktiski veids maģisku darbību Latvijā, šeit inicē cilvēkus, dod rīkojumus, kā rīkoties, ko veikt, ko pārvietot uz galdiņa. Un, ja man, kā saka, jāapskatās, pa cik viņi abi saistīti, kādas vārtus Latvijai atver, viņas vīrs 48 vārtus atver Latvijai, jo viņš arī diezgan lomu spēlē nopietnu. Viņa lomu neviens neredz, bet viņš Latvijai atver gāpu. Gāpu ar zīmogu mūnu, 12 atslēgu ben, gāpu zīmogu mūnu, un 48, un gāps 33, kad šie plāni sāk darboties, gāps iziet ar 33 vārtiem. Tātad, kad šie plāni sāk darboties, Empres, viņa sieva šos plānus aiznes līdz Latvijai. Un tagad parēķiniet 33. Latvija, 33. gads Latvijas. 10 ecnam. Tanī pašā laikā 33. Latvija dibināta 90. jaunā valsts. Pieliekam 33. Ko mēs iegūstam 2023. gadu? Apskatāmies, kad Latvijā sāka, kā saka, kad mēs iepatikāmies tai kundzei lielajai, nu mēs viņai iepatikāmies, kad Latvijai bija 31. 31 Latvijai 2021. Mēs viņai iepatikāmies, atcerieties, 21. viņa bija visītē, 21. viņa šeit inicēja cilvēkus, kuriem darboties Latvijas izaugsmes interesēs. Jūs nebrīnaties, Latvija kā valsts, kas ir dibināta ar konkrētu mērķi, viņa aug, un visi ir bagāti, un visi priecājās. Bet tā Latvija nav par tautu. Tauta it kā ir tās valsts ienaidnieks, no kura ir jātīra teritorija, lūk, kur ir atbilde tai brīnišķīgai Latvijas kartei, par ko astroloģi brīnās. Un, ja jūs neticat, kā perfokarte darbojas, atcerieties, kad Ursula kļuva par Eiropas komisāru prezidenti. 19. gadā dzimusi 58. Tātad 19. gads, 58. Cik tas būs? Nu, 61, kā saka. Bet tad jāskatās ir, kuras dzīves gads bija, 61, kā saka, kuras dzīves gads, tātad gāja jau 62. 19. gadā. Gāps, un atkal parādās demons gāps, 10. atslēgā, ben, 10 ben vara. Ben vispār ir Latvijas valsts enerģija, ben 10 vara. Tas ko nozīmē? Viņi šeit varas centra taisās uz Latviju pārvietot. Tad 19. gadā, kad šī dāma kļūst par Eiropas komisāru vadītāju, tiek kas izlemts starp divām valstīm, lovers, gāps ir ar loveru, tiek izlemts ko, uz kuru tagad no divām valstīm pārvietot nākamo pasaules vadības centru, uz Latviju vai uz vēl kādu par otru valsti, es nezinu. Bet pat cik ir 10 ben, tad Latvija ir viena no šīm te valstīm. Un apstieties 62. vārti, ko Latvijas kartē atver 13 maņik. Maņik, tas ir galējā izvēle, saprotiet, noķerts maņik, roka. Tad izvēlēta ir Latvija. Nu jūs saprotat, kas šeit notiek? Maņik, vuāls, pārvaldes streņš. Nu, lai jūs saprastu. Vienkārši ieskatieties Wikipēdijā. 19. gads ir gads, kad no 61 uz 62. Ģēniju ciklā to skaita tā visiem spēlmaņiem, kas ieslēgta lielajās pasaules spēlēs. 1. dzīves gads, 2. dzīves gads.
Tad nozīmē, kad 19. gads, lūdzu, kā saka, šeit. 61, 62. Šeit viss sāk notikt. 62. dzimšanas dienu gaidot 2020. gads. Tiek palaists lielais projekts, kur visa pasaule tiek apturēta, 10 bērni. Un sāk realizēties. Projekts Jaunā Šveice. Tātad, ko brīnīties? Tikai tā Šveice nav domāta priekš parastajiem cilvēkiem, kas šeit strādā, dzīvo, dzemdē bērnus. Tie ir domāti priekš kādiem citiem. Tad izrādās uz pasaules ir 2 projekti. Viens ir Jaunā Jeruzaleme, otrs ir Jaunā Šveice. Un par pirmo runā, kā saka, un saka, ka pasaciņas par otro nerunā vispār. Lūk tā. Tā kā. Šodienai pietiks, tāpēc, ka es jau pārāk gari esmu aizrunājies. Guliet mierīgi, Dievs par mums parūpēsies.